Sveiki, skatītāji! Kā jums klājās? Mums beidzot sākās vasara, plus 30 grādi, bet ūdens jūrā vēl nav sasalis, knapi 18 grādi. Šodien atbraucu uz jūru, pasauļojos, nedaudz papeldējos, peldēšanās tāda, nepārāk, ieskriešana un izskriešana tikai sanāk, bet ar katru dienu ūdens kļūst siltāks un viss jau būs labi. Kamēr braukšu no jūras mājās, gribēju ar jums nedaudz parunāt. Skatieties ceļu un klausieties, ko es jums pastāstīšu. Bijāt jautājuši man par darbu Itālijā, vai Itālijā ir darbs. Par visu Itāliju es droši vien pateikt nemācēšu. Parunāšu par Itālijas dienvidiem, konkrēti par Kalabrijas reģionu. Ar darbu Kalabrijas reģionā ir pasmagi. Jā, visenis ir bijis tā, ka Itālijas dienvidi tas vairāk bijis agrāra teritorija, kur audzēja augļus, dārzeņus, un ziemeļu vairāk bija ražotne, kur ir fabrikas. Ziemeļos ir motociklu ražotnes, automašīnu ražotnes, bet dienvidos pārsvarā ir lauksaimniecība. Un sakarā ar to, ka Itālijas dienvidos lielās ražošanas nav, ir arī darba vietu ļoti maz. Un ja arī kaut kur vajag darbiniekus, tad obligāti būs itāļu valodas zināšanas. Nevis tāpēc, ka tas viņa kaut kāda baigi ambiciozi vai principiāli, vienkārši Itālijā runā itāliski un nerunā nevienā citā valodā. Ziemeļos, kur ir turistiskas vietas, tur ir savādāk, tur runā vairākās valodās, dienvidos runā tikai itāliski. Līdz ar to, lai jūs ar īpašnieku varētu komunicēt, itāļu valoda būs nepieciešama. Citādāk īpašnieks jums nevarēs pastāstīt, kas jums ir jādara, un jūs arī nesapratīsiet, kas no jums tiek prasīts. 2 gadu dzīvošana manā pusē, pa šo laiku kaut ko esmu uzzinājis par darba piedāvājumiem. Principā manā pusē darba piedāvājumi ir bijuši pārdevējs veikalā, lauksaimniecībā darbinieks, palīgs virtuvē. Manā video bija par agriturismo Nonna Katerīna. Savukārt viņiem virtuvē vajag 2 palīgstrādniekus. Protams, es tur tā baigi smalki neprasīju, kas un kā, bet es domāju, ka atalgojums noteikti nebūs liels, jo arī nodarbinātība principā ir tikai pirmajā dienas pusē līdz pēcpusdienai. Kaut gan arī viņa vakarā klāja. Tad principā sanāk tā droši vien, kad nebūs visa diena, noteikti būs kaut kāds vai no rīts un vakars vai kaut kā tā, bet es domāju, ka atalgojums varētu būt kaut kādi 600 eiro uz rokas. Tāpēc, ka vidēja alga šajā reģionā par pilnas slodzes darbu ir ap 800 eiro. Algas te ir zemas, jo tāpēc jau arī ir dienvidi lētāki. Īpašumi dienvidos ir lētāki, jo dienvidos ienākumi cilvēkiem ir mazāki, algas ir zemākas. Tāpēc arī cenas ir zemākas. Ziemeļos ienākumi ir lielāki, līdz ar to arī izdevumi lielāki. Dārgāka īre, dārgāk maksā nekustamais īpašums, bet alga nedaudz lielāka. Tā kā kopsaucējā, principā, tāpatās strādājot, maksājot rēķinus, ne ziemeļos, ne dienvidos, pēc rēķinu nomaksas stāvus bagāts nepaliksi, tāpatās nauda aiziet dzīvošanai. Dienvidos nauda dzīvošanai vajag mazāk, ziemeļos vajag vairāk. Un par darbiem, ko es te sapratu, ka principā
Es te remontēju māju, meklēju celtniekus, būvstrādniekus, un tā ir liela problēma. Jo Itālijās dienvidos, laikam meisturu ir maz, un viņi ir ļoti pieprasīti, un arī laikam negrib pārstrādāties. Tāpēc, ja jūs pārceļaties uz Itāliju, esat amatnieks, celtnieks, galdnieks vai cilvēks, kam ir zelta rokas, es domāju, ka labs variants būtu nevis iet pie kāda strādāt, bet reģistrēt savu uzņēmumu vai kā pašnodarbinātajam un strādāt. Saremontēt vienam kaimiņam māju, viņam patiks, viņš ieteiks otram kaimiņam, tad par jums jau būs reputācija un klienti meklēs jūs, nevis jums būs jāmeklē klienti. Un vēl variants ir, ja jūs pārceļaties uz Itāliju, apsvērt tomēr varbūt attālinātā darba iespējas. Ja gluži negribas strādāt celtniecībā, var darīt kaut ko attālināti. Strādājot Latvijā, bet dzīvojot Itālijā. Ar darbiem, ar darbiem šeit ir pasmagi. Darbs ir maz, maksā maz, un ja arī kaut kur kaut kāda vakants ir, tad visticamāk tas būs maz atalgots un fiziski smags darbs. Redzēju sludinājumu arī meklēja saules paneļu montierus, bet jūs jau zināt, Itālijas dienvidos ir karsti, kaut kādi 30-37 grādi karstumā, ložņāt pa jumtu, stādīt saules paneļus, es domāju, nav daudz gribētāju. Tāpēc arī ir šāda vakance pieejama. Ir arī Itālijā populārs sludinājumu serveris, subito.it. Tur ir gan darba meklētāji, gan darba piedāvājumi, gan transporta pārdošana. Tā kā subito.it var atvērt sludinājumu portālu un vienkārši paskatīties paši, kādi darbi un kas ir pieejams. Internet pārlūka programma šo te sludinājumus iztulkos uz jums saprotamo valodu. Protams, oriģināla valoda būs itāļu valoda, bet interneta pārlūka brauzeris noteikti piedāvās arī šo pasākumu iztulkot. Brauksim garām, tūlītās labajā pusē būs vietējā betona ražotne. Arī šeit, šādi un tad, ir vajadzīgi palīgstrādnieki darbam ar betonēšanas konstrukcijām. Darbs ir fiziski smags, atalgojums droši vien nav liels, bet, kā es arī teicu, te būs jāzina itāļu valoda, tāpēc, ka strādāsiet itāļu kolektīvā, un jums būs jāsaprotās ar kolēģiem, lai noskarotu savus darba uzdevumus. Ja būsiet amatnieks, pašnodarbinātais, es nezinu, to itāļu valodu tik traki vajag saprast, ar pasūtītāju droši vien, ka var kaut kādā veidā sazināties, vai arī palūgt kādam telefoniski iztulkot, tur principā nav tik traki, bet ja jūs gribēsiet būt kā algots darbinieks, tad bez itāļu valodas iztikt nevarēs. Redzam, arī abās pusēs plaši lauki ir. Lauksaimniekiem arī vajag palīgus. Pārsvarā tur strādā marokāņi, tāpēc, ka viņi pieraduši pie smaga darba un pie karstuma. Mūsu cilvēkiem uz lauka strādāt plus 37 grādos, man liekas, būs diezgan liels izaicinājums. Un jābūt ļoti lielai motivācijai, lai tādu darbu darītu. Un arī atalgojums noteikti, ka būs zems, un darbs ir sezonāls. Tad palīgu vajag, tad palīgu nevajag. Ka principā laikam jau braukt uz šo pusi, lai pelnītu lielo rubli, gluži nesanāks. Es šo pusi izvēlējos. Zināju, ka ekonomiski šeit būs smagāka situācija nekā ziemeļos, bet es arī zināju, ka īpašums šeit maksā lētāk. Neesmu pensionārs. Darba man nebūs jāmeklē. Kaut kādu kapēciņu saņemšu, un ar to kapēciņu es varētu arī izdzīvot. Tā kā, ja pārceļieties uz Itāliju un domājat, kur pārcelties uz ziemeļiem vai dienvidiem, tad jāapsver visi plusi. Un arī mīnusi. Bet, ja būsiet aktīvā darba meklējumos, tad dienvidos labi atalgotu darbu un labi kvalificētu darbu atrast būs ļoti grūti.
pārsvarā šeit ir vakances ar zemu kvalifikāciju un mazo atalgojumu. Nu, nesanāca man kaut kāds baigi pozitīvais šis video, bet, nu, kā ir, tā ir. Jūs jautājat par darbiem, es jums atbildu. Protams, kā kur paveiksies, es te skatījos, attaisīju vaļā restorānu, meklēju oficiantu. Nu, tur arī noteikti būs itāļu valodu jāzina ļoti labi. Arī paziņas, te ir būvmateriālu veikals, sapazinos ar īpašniekiem. Arī viņi meklēja pārdevēju. Nu, jau ir atraduši un strādā. Darbs ir. Alga tikai zema. Darbs noteikti būs smags. Bet, kā saka, tas meklē, tas atrod. Paldies par skatījumiem. Rakstiet komentārus. Un tāds ikdienišķais pļāpājamais video. Kaut kā pēdējā laikā jūs maz skatāties. Nezinu, ko jums parādīt. Prasījāt čīro vīnu darīto parādīt. Galīgi nebija skatījumi. Nebija jums interesanti. Nezinu, ko vēl jums parādīt. Es rādu ikdienas dzīvi, kā es šeit dzīvoju, ko šeit ikdienā redzu. Nu, tā kā, nav laikam man tā baigi krāsaini un krāšņi šeit. Bet, kā ir, tā ir. Kanāls ir par latviešiem Itālijā. Kā latviešiem beidzās Itālijā integrēties, ar kādām grūtībām latvieši Itālijā saskarās un kā viņi šīs grūtības pārvar. Paldies jums, ka piesakojat un uz tikšanos nākošajās sērijās. Lai jums jauka diena! Atā!